Tā, OptiBet tālfutbola virslīgas 8. kārtas spēle noslēgusies. FC Nikaris pret Riga Futsal Club. Riga Futsal Club izcīna uzvaru 10-3. Sāksim ar mainiekiem. Kristis Krūmiņš kopā ar mums. Krist, vienkārši komentārs par spēli. Kas izdevās, kas neizdevās? Kopumā diezgan laba spēle. Mazliet neizpildījām spēles uzdevumu. Iesitējos vārtos izpildījām, iesitām 3 golus, kas ir ļoti labi. Bet gribējās mazliet mazāk ielaist. Un pacīnīties par to uzvaru vairāk, noturēt spēles spriedzē un vairāk cīnīties par uzvaru. Kopumā paldies līdzjutējiem par labo atbalstu, komandai par cīņas par. Visi nocīnījās līdz galam katrā epizodē, līdz spēles beigām, nepazuda spiediens uz viņiem. Cīnījāmies līdz galam, viss kārtībā. Jā, Arturs Cezdiņš no Riga Futsal Club. Kāds tev komentārs par maču? Principā forša atmosfēra vienmēr, kad braucot uz šejienu. Pilnas tribīnes ir vienmēr patīkami spēlēt, kad ir pilnas tribīnes, it īpaši, kad pretinieki tribīnēs spēlējam. Spēle, tie 3 vārti, ko mēs ielaidām, principā bišķiņ kaut kur koncentrācijas trūkums laikam bija, bet tā, domāju, mēs bijām pārāki, 10-3 rezultāts. Tā kā jā, laba spēle. Kopumā ar visu spēli tā ļoti īsi. Esat apmierināti? Viss izdevās tas, ko plānoja, vai laikam ir vēl ko piestrādāt? Vienmēr ir kaut kur var labāk. Vienmēr būs kaut kādas kļūdas. Tie ielaistie vārti, ko es teicu, jā, negribējās ielaist tik daudz, bet kā ritēs spēle, tā arī gāja. Jā, es pirms spēles Artjomam Križanovskim prasīju par laukuma segumu. Viņš gan kā vārdsargs komentēja, ka esot savādāk, bet nevarēja pateikt, kā ir varbūt spēlētājiem. Kā tev varbūt spēlējot, tomēr jau profesionālā klubā, vai šīs pēkšņi atbraucot uz Kuldīgu, ka ir šis savādāks segums, cik ļoti tas patraucē? Bišķi neierasti spēlēt. Principā šitā ir vienīgā zāle, kur mēs čempionātā spēlējam uz Teraflex. Jā. Varbūt bišķi varēja just atšķirību, kur tās piespēles jādod bišķi stiprāk, jo bumba lēnāk uzstās. Tā it kā nebija baigās grūtības. Krist, es studijā ar Artūru Liepiņu runāju pirms tam. Jums tagad 3 uzvaras pēc kārtas bija, tagad gan mājās zaudējums Rīgai. Kā jums, kā komandai? Skaidrs, ka varbūt necerējāt uz uzvaru pret Rīgu, bet cik ļoti tas patraucē tagad turpināt tādu uzvaru sēriju? Es domāju, tas netraucēs. Protams, gribējās turpināt to 4 uzvaru sēriju, 5 vēlāk. Bet nākušajā spēlē jāņem 3 punkti un tad jau turpināsim uzvarēt. Pirmie kaut kādi bija komentāri no trenera arī pēc spēles, kaut kādi varbūt pārmetumi vai viss mierīgi? Nē, visi maleči nocīnījās līdz galam. Paldies arī pretinieku komandai, ka atbrauc diezgan labā sastāvā. Protams, gribējās, lai Rikardiņo arī atbrauc un uzspēlē. Bet, jā, paldies, ka top 16 komanda atbrauc labākajā sastāvā. Jā, par traumām gribēju jums abiem pajautāt. Varbūt jums ir kāda informācija, Kiki, Vaporaki, kā tur viss kārtībā? Viss kārtībā. Tas labi. Spēlē jau būs gatavs. Tad to prieks dzirdēt. Artūrs Cīrulis arī redzēja satraumējās. Kaut ko vairāk dzirdēja, ne? Vairāk neko, tikai to, ko pats redzēja laukumā. Jā, tas laikam gribās tās spriedzes spēles, bet bez traumām arī ir. Tas jau galvenais, bez traumām un gūt prieku no futbola. Jā, kā tev, Artur, gribēju paprasīt, cik grūti ir varbūt pārslēgties. Tagad Čempionu līgā jums jau trešās spēles būs. Bijāt priekšsacīkstais pamatkārtā, tagad elites kārta. Cik grūti ir pārslēgties uz to Čempionu līgas līmeni spēlējot? Tepat virslīgā pret nosacīt daudz zemāku līmeņu komandām. Protams, visu cieņu pretinieku komandai, bet, protams, tas līmenis ir bišķiņ mazāks. Pārslēgties, mēs jau pieradām spēlēt šajā čempionātā, varbūt leģionāriem bišķiņās kaut kādā, kā lai pasaka, bišķiņā jāpārslēdzās uz Latvijas čempionātu. Kopumā gribās, protams, spēlēt visu laiku, kā Čempionu līgā komandas augstā līmenī. Tas ir, uz ko jātiekās visām komandām. Tas ir tas galvenais mērķis, es domāju, piedalīties Čempionu līgā. Kopumā, jā, ir ok. Kā no jūsu puses, Krist, varbūt, kad zini pretī tādu klubu kā Riga FC vai RFS Futsal, kāds varbūt ir tas domgājiens ejot iekšā spēlē? Katra spēle, kā katra spēle, ejam uz visām vienādi. Protams, ir varbūt mazliet lielāka motivācija, kad spēlē pret Čempionu līgas komandu. Bet tā kopumā uz katru spēlējam cīnīties līdz galam uz uzvaru.
Labi, paldies jums liels abiem. Vairs neieskavēšu. Veiksim jums Čempionu līgā atlikušajā virslīgā un Nikars komandai arī. Paldies liels abiem.